pienācis laiks uzstādīt signalizāciju. Visvairāk jau vajag centrālās atslēgas funkciju, bet ja reiz to visu dara no nulles, tad labāk uzreiz signalizācija. Un signalizācija arī nodara. Bija man gadījumi ar balto ņivu pie dzīvokļa, kad mašīna stāvēja. Sieva bija novērojusi no loga, ka vairāki iedzēruši cilvēki jūsmojot par ņivu, mēģina uzkāpt uz bāmperu, mēģina attaisīt durvis, un, kad nostrādā signalizācija, tad šis process tika pārtraukts. Pats redzēju reiz no loga, kad skolnieki gāja gar mašīnu, un viens no skolniekiem attaisīja bākas vāciņu, bet tā kā man tur ir slēdzis, tad nostrādāja signalizācija, un viņi arī pārējās iespējams ieplānotās darbības pārtrauc. Protams, ka viņi benzīnu noliet netaisījās, vienkārši spēlējās apkārt, bet, labāk tomēr, ka neviens neaiztiek, jo mūsdienās cilvēki ir dažādi. Ir tādi, kam arī patīk pabojāt mašīnas mums tur rajonā. Man pa laimi neviena mašīna nav sabojāta, bet cilvēkiem ir bijuši gadījumi, kad tiek izsisti spoguļi. Par dedzināšanu nemaz nerunājot, mums tur ļoti daudz mašīnas pēdējos gadus nodedzinātas. Bet tas ir cits jautājums. Signalizācija arī nodara, teiksim, lai aizkavētu nozagšanu, jo zinošs cilvēks jau tāpatās tiks ar to galā, ja viņam būs mērķis nozagt mašīnu. Šajā gadījumā, kurš gribēs zakt ņivu, tas jau ir pavisam atkal cits jautājums. Visdrīzāk jau kādi ļoti, ļoti lieli narkomāniski fanāti varbūt. Tā jau principā tas būtu diezgan bezjēdzīgi. Bet labāk, ka tā signalizācija ir nekā, ka nav. Ja grib pasargāt 100% mašīnu, kā tas bija aktuāli, teiksim, pirms 25-30 gadiem, tad ar tikai vienu signalizāciju ir par maz. Man savulaik ir nozagtas vairākas mašīnas tieši tāpēc, ka bija papildus aizsardzība uzstādīta, viņas nekur tālu neaizbrauc. Žiguli man nozaga, tas bija kaut kāds 10. gads, ja pareizi atceros, vai 10. gads, vai 9. gads, 2009. gads, tas bija, kad viņš tika nesen iegādāts, izieta tehniskā apskata, pamat pārbauda un slimības lapu viņa arī tajā pašā vakarā nozaga. Ar viņu arī izbraukāja tur diezgan un arī sabojāja, bet viņam bija kaut kāda pašam sava aizsardzības sistēma, ka viņš bija apstājies pie krustojuma. Es gan pēc tam viņu iedarbināju un aizdzinu uz bāzes vietu. Bet papildus, teiksim, slēdži, jo sevišķi kaut kādam karburātoru motoram, kuram tā īsterīgi šādu signalizāciju nav kur pieslēgt, kā tīri tikai uz skaņu un uz kaut kādām vibrācijām ar vibrosensoru, bet, teiksim, relē ieslēgt kādā ķēdē, teiksim, aizdedzes ķēdē diezgan bezjēdzīgi, jo zinošs cilvēks vienkārši paņems plusa vadu uz indukcijas spoles plusu un aizdedz būs viss. Benzīna sūknis mehāniskais, standarta gadījumā tur arī neko izdarīt nevajag. Tur vienīgais var likt kaut kādu papildus elektromagnētisko vārstu ķēdē, un tad tādā gadījumā tad atslēgt degvielu. Viņš tur, kamēr karburātorā beigsies benzīns, pabrauks tur kaut kādu varbūt puskilometru. Tas ir tāds variants, bet vislabākais variants karburātoru motoriem ar elektronisku aizdedzi ir tieši strādāt ar holodevēja ķēdi. Tur var pievilkt papildus vadus klāt, lai sajauktu galvu un ieslēgt vislabāk jau no vienas puses labāk signālu vadā ieslēgt relēju, bet no otras puses signālu vads, tas tomēr ir signāls, tā kā labāk barošanas ķēdē būtu. Ja signālu vadā, tad turpat pie aizdedz sadalītā, bet tas savukārt atkal būs redzams. Vislabāk ir pievilkt vairākus vadus un to īsto vadu aizvilkt tālāk prom kaut kur un vadu muģiklī, tad izvilkt to papildus vadus un ieslēgt relēju, lai atslēdz nost, teiksim, mīnus ķēdi vai arī plus ķēdi, tur jau liela nozīme nav. Un tādā veidā tad visdrīzāk arī zinošs cilvēks uzreiz galā netiks. Tā kā papildus slēdzes noteikti noderīgs. Manai ņivai tas noteikti arī būs, bet vajadzības, domāju, ka mūsdienās liela maza, bet, diezgan maza, bet, kā saka, ja pats sev nesargās, tad nekas arī nebūs. Droši paliek droši. Signalizāciju pirku šādu te, salīdzinoši jauni, viņi ir
Ir jau tāda pati man uzstādīta arī baltēņi, vai tā kā zināma ir gan arī viss nepieciešamais kapata slēdzes. Vienīgais, kas te nav, tas ir slēdzes priekš bagažnieku, bet to es paņemšu no durvīm. Tā kā durvju slēdzi izmantošu bagažnieku slēdžu vietā. Nu, bloks šāds, atslēgas. Atslēdzes diezgan labas, viņas ir ērtas. Arī pasmagas. Tā ir no kāda lējuma, metāla lējuma. Tas ir korpus. Tā kā arī diezgan izturīgs visdrīzāk būs nekā tikai plasmas. Vienīgais, kas man šajā signalizācijā nepatīk, tas ir vadi. Tie ir vadi. Jo vadu šķērsgriezums ir vienkārši kā matiņi. Es saprotu, ka tas tā var būt signāli, teiksim, slēdžu ķēdēs, bet plusam, mīnusam un vadiem uz centrālās atslēgas motoriņiem tomēr ir jābūt resnākiem. Salīdzinot ar vecākām signalizācijām, šeit tiešām ir ļoti smieklīgi šķērsgriezumu vadi. Pamēģināšu parādīt. Pirmo vadu šo te. Nu, te ir tāds kā mats gandrīz vai uz 0,05 amperiem. Un parādīšu no vecākām signalizācijām vadus. Un šī ir vāca signalizācija, viņa strādājoša, bet es viņu tomēr neuzstādīšu. Viņa man bija BMW 30. Viņa toreiz gļukoja, kāpēc, kas bija par problēmām. Es īsti tā arī nezinu, es viņu vienkārši noņēmu nost un uzliku citu. Tāpēc es viņu tātad arī neriskēšu likt, bet tā viņa izmēģināja, viņa strādā. Nu, šeit var redzēt, kāds ir vats, ir kārtīgs vats. Visi vadi ir kārtīgi, te uz pāris amperiem vismaz. Šis vispār uz amperiem 10 visdrīzāk. Kārtīgi vadi. Nu, diemžēl pārštipselēšu tepseļus nevar, jo šis te tā kā ATP barošanas blokam, datoram, signalizācijām vecajām īsti nav. Pārsvarā ir šādi te. Nu, vēl ir variants pielodēties tieši pie pašiem piniem klāt no iekšpuses. Bet tad ir jājauc pini ārā. Un to es vēl izdomāšu, kā es darīšu. Baltēņi vai es tāpat arī standarta veidā to visu pielodēju. Nu, pagaidām strādājot kā. Dažas vadas es uzliku resnākus, bet pagaidām tur nekas nav nodedzis. Un tam tā arī nebūtu jānotiek. Šī ir taura. Mazā taurīte ļoti labi. Speciāli viņiem ir mazo taurīti signalizācija. Savācu visu nepieciešamo, kas uz šo brīdi bija prātā, kas būs vajadzīgs. Iespējams, ka, un visdrīzāk, ka būs vēl vajadzīgi vadi, tos gan sameklēšu procesa gaitā. Bet pamatā viss ir. Viss, kas saistīts ar signalizāciju, izolācijas lente, 2 veidi šādas te izolācijas lentes un 2 veidi tās sauktās lupatnieces. Termocaurulītes vai tā sauktie kembriki. Šie parastie krājumi, un te vēl piepirku klāt šādu te komplektiņu vienā zināmā veikalā. Varbūt arī noderēs. Reizēm ir vienkāršāk ar tādiem gataviem sagrieztiem jau strādāt, bet es pārsvarēs pieredzu tomēr ar garajiem. Un vēl var ko piebilst, kad uzstādot signalizāciju pašu procesu, es nerādīšu, kā es viņu lieku, bet tīri vai tādi varbūt noderīgas nianses, teiksim tā. Bloku parasti signalizācijas, kad lieku, es notinu ar izolācijas lenti ar šo te, jo mēdz būt tā, ka tiek kaut kāds mitrums klāt blokiem, it sevišķi padomju mašīnās vēl liek, teiksim, žiguļos ir redzēti tādi gadījumi, kad gar stiklu priekšā kaut kur tek vai kā, ja liek tieši stūras rajonā, kā parasti tas tiek darīts. Un tad pietek bloks un rodās dažādas problēmas. Nevar atslēgt mašīnu un viņi gaudo nekontrolēti. Teiksim, slēdzās iekšā signalizācija, tāpēc es notinu ar šādu te lentu, nežēlojot lenti, kaut vai visu rulli, kā minimums pusi notinu. Nebūs gluži pilnīgi hermētiski, jo tomēr tajā vadu čupā būs kaut kāda gaisa cirkulācija, jo sāku tint ar vadu šeit
šo te čupu un tad tālāk jau uz bloku aizeju. Un tas savā ziņā jau labi, jo kaut kāda ventilācija blokam ir, bet tieši, ja viņam kaut kāds mitrums tiks virsū, tad tas viņam neko ļaunu neizdarīs. Vissvarīgākais pamatprincips uzstādot signalizāciju ir nestāstīt, kur to uzstāda. Es varu ieteikt to darīt netipiskās vietās, tādās, kurās visdrīzāk neviens nemeklēs, jo parasti signalizācijas elektriķi un uzņēmumi, kas ar to nodarbojās, uzstāda stūres rajonā zem stūres paneļa, arī mēdz būt viduskonsoles rajonā un ļoti retos gadījumos pasažieru pusē. Es ieteiktu uzstādīt atkarībā, protams, no mašīnas vai no kaut kur tuneļa rajonā vai vislabāk mašīnas aizmugurējā daļā. Ņivai nav iespējams to izdarīt īsti zem sēdekļa, jo tur ir bāka, bet ir mašīnas, kam tur ir citi elektriskie bloki, dažādi pastiprinātāji un tur ABS bloku un vēl daudz kas cits. Tur arī ir barošanas vadi nepieciešamie, un to var izdarīt mašīnas aizmugurējā daļā. Jā, ir vajadzīgi garāki vadi, tas ir diezgan liels darbs to darīt, bet tas būs maksimālais efekts. Un ja vēl izmanto vadus tādus, kā jau mašīnai ir, vislabāk ņemt donora provodku, no viņas arī savilkt vadu signalizācijai, tad būs viņu praktiski neiespējami atrast. Kā jau minēju, tad mūsdienās nepieciešamība pēc tādas signalizācijas ir galēji maza, bet tas bija aktuāli pirms 25-30 gadiem. Bet, ja kādam mūsdienās tas ir aktuāli, tad varbūt šāda padoma noderēs. Savā ziņā ļoti interesants risinājums signalizācijām. Vairākām tādu esmu redzējis, ka vats ir diezgan spilgts, balta sarkana, un motortelpā noteikti viņš būs ievērojams. Tāpēc es tādām signalizācijām ievelku šo te vadu termocaurulītē, lai viņš nekrīt acī. Signalizācijai komplektā ir šādas divas diodes. Paredzētas viņas ir priekš tā, lai indikācijai uz pagrieziena lampām nebūtu atpakaļejošās saiknes. Sanāk, ka ja bez šīm diodēm pieslēdz pie borta pagrieziena sistēmas signalizācijas indikācija, tas ir tas moments, kad mirgo pagrieziena lampas par to, ka aizslēdz, par to, ka atslēdz un trauksmes brīdī, un arī dažādi vēl signāli, kas ziņo, ka ir kādi sensori nostrādājuši pēc tam, kad trauksme ir skanējusi kādu laiku. Un šīs diodes priekš tās atpakaļ ejošās saiknes vajadzīgas, lai viņi nebūtu, jo savādāk, ja pieslēgs patiešo, tad būs tā, kad slēdzot labo vai kreiso pagriezienu strādās visas 4 lampas. Bet ar šīm diodēm man gan baltās ņūs signalizācijai, gan arī šai signalizācija īsti neveicās, jo viņas nestrādā īsti tā kā vajadzētu. Viņas nelaiž cauri pilnu pretestību, teiksim tā. Un sanāk tā, ka lampas nestrādā. Baltie ņivai toreiz arī bija, kad likus tieši tāda pati problēma. Bet to es risināju ar šādām te diodēm, kas saimniecībā uz vietas. Šīs ir padomju laika D243B 78. gada. Viņas ir 5 amperi, pilnīgi pietiekoši priekš šīs te funkcijas, tā kā likšu arī sarkanai ņivai šādas te iekausēšu lielajā termocaurulītē un paslēps zem paneļa. Tāda maza nianse, bet diezgan būtiska. Signalizācija var teikt, ka ir pievienota. Vēl ir jāsakārto vadi, jāsaliek pa vietām, bet pamatā viss ir pielodēts. Tomēr kniebu nost vadus un var teikt, ka plēsu ārā no piņiem vadu ordinālo, kas nāk iekšā, un lodējos tieši pie paša piņa klātā. Kā visi vadi, kuri ir izmantoti, ir pārlodēti, tie, kuri nav vajadzīgi nokniepti pavisam nost, vai arī kā šie te vadi, kas tā kā programmēšanai paredzēti, ir nedaudz atstāju, diez vai es viņus izmantošu, bet atstāju, lai krāsu var redzēt. Un var jau arī pēc pīna skaita saprast, kurš ir kurš. Bet es viņus pagaidām atstāju. Vēlāk to visu izolēšu pilnībā. Vēl ir izvilkti vadi,
kuri patreiz netiks izmantoti. Šeit ir vads, kurš atbild par elektrisko logu vadību. Teiksim, ja ir mašīna elektriskie logi, var pieslēgt tā, lai aizslēdzot mašīnu arī elektriskie logi aiztaisītos. Un vēl ir vads, kas vada tā kā apgaismojumu, komforta bloku, bet tā kā ņivā tāda komforta bloka nav, tad tas vads pagaidam arī paliek neizmantots, bet kas zina, varbūt nākotnē es kaut kādu citu komforta bloku paņemšu no citas mašīnas un saslēgšu to visu, lai tas strādā. Tā kā tagad atliek tikai sakārtot visus vadus, kā jau minēju, un var teikt, ka signalizācija ir uzstādīta. Oriģinālie vadi, kas palika pāri no signalizācijas. Signalizācija ir uzstādīta, un šādi strādā labās puses centrālā atslēga. Tieši tāpat arī strādā kreisās puses centrālā atslēga. Ciet, vaļā, ciet, vaļā. Ievilku un pieslēdzu relēju, kurš slēgs bagažnieka atvēršanas solenoīdu magnētu. Vads jau tika ievilkts, kad liku visus vadus šeit vilku, bet tagad pie reizes arī samainīšu drošinātāju paneļus no šiem te vecajiem uz jauno Eiro standartu. Ar šiem drošinātājiem problēmas nav, viņi stingri tiek kontaktos iespiesti, un viņi arī neoksidējās, kā tas notiek ar šiem te veciem. Te var redzēt, ka te jau ir oksidācija, ir zaļais. Kaut gan mašīna pa ziemu nav braukta, bet, ja brauc pa ziemu, tā kā ar balto ņivu bija, kad pienāsā ar sniegu, kas ir ķīmija, ko kaisu mums tas sāls ķīmija. Un tad tas viss, kad izgaro no apakšas, tad sajiet kontaktos un vēl jau vairāk viss paliek zaļš. Un man tā bija nereiz viena ar balto ņivu pa ziemu, kad zūd kontakts kādā no ķēdēm, vai aizdedzē, vai tur gaismām, un tad ir jātīra. Tas cepurīts ar oksidējās, te visu viņš arī nepiespiež pietiekoši stingri, tomēr vecie paneļi vēl kaut kā. Tāds tā kā atspert tērauds ir šie te kontakti. Nu, šis ir misiņš, bet viņš ir atspērīgāks varbūt nekā daži jaunākiem. Kaut gan šie vadi ir no salīdzinoši jaunas mašīnas, 5 gadu jaunāks par ņivu šo, jo es liku no donora, un donors bija 2000. Gada. Šī ņiva 95. Gada. Bet, jo sevišķi, ja viņi dabū pārkarst, un tā mēdz būt, ka kāds monētis sabāž iekšā. Viņi dabū pārkarst, viņi atlaižās, paliek mīksti, un tad pavisam vairs netur. Bet neskatoties uz to, ka šie vēl nav tādi mīksti, jo es paņēmu labāko, tik un tā, viņi, ja vairākas reizes viņi ņem ārā un liek iekšā, tad viņš atlokās un vairs tik labi nespiež. Tā kā jā, tagad samainīšu, tad pie reizes vēl noizolēšu visu. Drošinātāju paneļi ir nomainīti. Visiem vadiem klemītes ir saspiestas, lai stiprāk turās virsū, uzvārtas termocaurules un uzkausētas. Pēc mājas, protams, viss pārbaudīts, vai viss ir pareizi. Un viss ir pareizi, viss strādā kārtīgi. Tagad atliek tikai nostiprināt viņas vietā, bet viņi vairs nedara uz oriģināliem stiprinājumiem. Augšā pie virs būs šeit piemetināti 2 stiprinājumi, katrs savā pusē, bet pie viņiem vairs nostiprināt neizdosies. Tāpēc es uztaisīju šādus te 2 pārējus stiprinājumus. Uztaisīju viņus no nerūsējušā tērauda, jo vienkārši materiāla kastē nerūsējušā tērauda loksne iekrist acī pirmā. Un galvenais, ka arī nebūs jākrāso. Tagad lieku visu kopā, un tad jau parādīšu gatavo rezultātu. Vadus nostiprināju, drošinātāju paneļus pieskrūvēju. Šeit ir papildus rezervas drošinātāji, vieta 4 gabaliem, kontakti te nav, tikai plasmasā spraužās.
ieliku 2 10 amperīgos un 2 15 amperīgos, bet ceru, ka viņi nebūs vajadzīgi. Bagažnieka atvēršanas funkcija savienota pilnībā. Relejs, diodi, lai novērstu atpakaļejošo spriegumu uz signalizācijas bloku. Un šeit iestrādāju pogu. Strādā gan no pults, varēs dzirdēt, kā relejs noklikšķēs. Un strādā arī no pogas. Tagad tikai salikšu pa vietām vadus, pieskrivojušu releju un gatavs. Visas elektroķēdes un mehāniskās ķēdes pievienotas. Tagad ņīmēja bagažnieku var atvērt šādi. Un šādi. Komplektēju audio sistēmu no saimniecībā pieejamiem materiāliem. Neesmu baigais audiofīls, tā kā man nekādas baigās super duper sistēmas nevajag. Nejūtu es atšķirību, kad skaņa tiek laista pa parastiem vadiem ar zelta vai sudraba pārklājumu, kā kādreiz rakstīja audio žurnālos, pa kādiem vadiem labāk iet skaņa. Es tādu atšķirību nejūtu. Man galvenais, lai skairuņi nečarakst, lai būtu tīra skaņa un lai būtu kasešu atskaņotājs. Tāpēc arī izmantoju šādu te automagnetolu no Jeepa, Chrysler ražojums. Ir vēl viena, to es nopirku salīdzinoši nesen rezervē. It kā viņas ir vienādas, šī gan ir jaunāka, bet vecākajam modelim ir advancētāks equalizers. Un tā kā man ir svarīga kasete, tad man ir svarīgi, lai arī būtu tāda diezgan automatizēta sistēma, kā ir šai magnetolē, kad kaseti ieliek viņu ievelk iekšā, un kad nospiež viņu izmest, tad viņš arī viņu izspļauj ārā. Strādā apmēram tā. Šeit ieslēdz pašu magnetolu, un šeit ir tipa aizdedz ACC ķēde. Tagad skanējas radio. Pārslēdz puses. Kasete daudz pieredzējusi, ir ļoti daudz reizes klausīta. Šeit ir hīti sarakstīti 1982. gadā. Tā ir, var teikt, kasete, kur ir pārdzīvojis daudzas manas mašīnas, kurās ir bijis kasešu atskaņotājs. Un te vēl šāda.
Vēl tāda funkcija, kura nav redzēta daudzās magnetolās. Šeit viņa ir. Pielietojums varbūt nav tā kā ļoti būtisks, bet var ne tik vien, kad skaņu uz labo vai uz kreiso pusi, bet var arī uz priekšu uz aizmuguri. Tad, kad kādam pasažierim aizmugurē šķiet pa skaļu, tad var pagriezt vairāk uz priekšu. Ir tāda reize bijusi, tā kā savā ziņā, ja nav, tad var iztikt, bet ja ir, tad baigi labi. Tā kā gatavošu tagad visu, lai varu uzstādīt ņivā. Vadus visus esmu atzīmējis, kuri ir kuri. Šeit arī virsū schēma ir, nav nekāda problēma saprast. Tikai grūtākais darbs būs iebūvēt mašīnā pašu skairuņus, jo šeit tomēr ir kaste viņiem paredzēta ar konkrētu tilpumu. Bet tā kā mašīnā tādu kastu tajās vietās, kur atradīsies skairuņi iebūvēti, ir nereāli, tad jādomā kādi daudz maz labi varianti, lai varētu viņus tur iebūvēt. Un nezaudējot, teiksim, aizmugurē arī bagāžas telpu. Un priekšā visgrūtākais būs izvietot viņus, jo laikam visiedzīgākā vieta ir durvīs. Bet to jau tad es pēc tam, var teikt, uz vietas skatīšos, kur labāk viņus ir izvietot. Magnetolas priekšējā paneļa izgatavošanas process. Šie ir visi instrumenti, kas tika izmantoti, galvenokārt sentēvu lāzeri. Un diezgan precīzi sanāca. Tagad tikai ir pēc formas jāizzāģē, jāapstrādā, un panelis būs gatavs. Skairuņi ir pielikti, nav tā labākā vieta. Vislabāk būtu likt durvju priekšējā daļā, bet, diemžēl, durvju priekšējā daļā ir metāls, tas ir jāgriež ārā, to es darīt negribu. Varbūt tad, kad nākotnē taisīšu jaunas durvju kartes, tad varbūt priekšējā daļā mēģināšu uztaisīt tādu kā mājiņu, kur viņš sēdēs. Vēl variants ir meklēt pēc parametriem līdzīgus, bet plānākus skairuņus. Bet pagaidām man apmierina šie paši. Liku maksimāli uz priekšu, lai trosa neķer, logu pacelšanas trosa, lai neķer skairuņu magnētu. Labajā pusē ir izdarīts tieši tāpat, un arī novietojuma izmērs ir tāds pats. Arī aizmugurē ir uzstādīti skairuņi, un oriģinālajās vietās uz skrūvēm derēja perfekti. Pīkstulīšus iestrādāju šeit. Tas pats arī labajā pusē. Magnetola ir uzstādīta, uztaisīts priekšējais panelis un vāks. Vāku apvilku ar jaunā dermantīna ādu. Nav tā pati labākā, no līmes palika pārāk mīksta. No vienas puses kā labi bija vieglāk apvilkt, bet no otras puses ir bojājumi jaunajā dermantīna ādā uz tādām asākām kantēm. Un arī šur tur padrupa. Bet pagaidām es domāju, ka būs labi, kad viņš sāks vairāk kaut kur noplukt. Ja tas tā vispār notiks, tad pārvilkšu no kā cita, sameklēšu ar laiku kādu labāku jaunā dermantīna ādu vai īsto ādu. Centos piemeklēt pēc faktūras, daudz maz līdzīgi ir. Tāpat arī ielikts ir glāžu turētājs, kurš strādā un jau ir izmantots. Strādā arī magnetola. UK Top. Tā kā viens no uzlabošanas posmiem ir noslēdzies, ķeršos klāt nākamajam